kas jums liktos, ja jūs, piemēram, iedomātos, ka jūs būtu kāds firmas vadītāji, un ja jums nāktos ņemt darbā cilvēku, mēs šobrīd atgriežamies pie tādām pamatlietām, kaut kādām rakstura īpašībām, kaut kā, kas būtu tas, kas mums būtu vissvarīgākais? Katrs kādai vienai īpašībai, kas minūti padomāt. Nosaukt. Kur vēl sākam? Tā, šī? No tā, ja? No tā. Kaut kāda viena īpašība, kas būtu svarīga jums, kā uzņēmuma vadītāji. Mērķtiecīgi. Rakstīt, vēl rakstīt. To varētu varbūt definēt kā vēlme augt vienā vārdā, ja? Vienādi divos. Es raksturo, ka tev ir kaut kāda pieredze. Jo es atceros, piemēram, arī, kad es stājos augstskolā, sākumā stājos pēc skolas žurnālistos. Es neizturēju konkursu tur, tāpēc skatījos arī kādu citu jomu, kur darboties. Bet arī žurnālistos tajā laikā bija obligāti prasība, ka tev bija jāiesniedz jau stājoties augstskolā kaut kādas publikācijas. Es domāju, ka faktiski tā pieredze bija jāizveido jau pirms tam. Un arī, ja jūs gribat kaut kur darboties kādās jomās, kur var prognozēt, ka prasīgs kaut kāda pieredze, tad var. Piemēram, tagad ir lieliski iespēja arī 17. februārī un mēģināt apgūt kaut kādu pieredzi, kas, protams, atkal ir signāls, ka jūs, piemēram, pretendējat uz kaut ko, bet jums nav tāds darba pieredzes. Ja, ir, protams, ka cilvēki, kurš nav tikko no augstskolas un no vidusskolas prasīt 10 gadu darba pieredzi, ir diezgan absurdi. Varbūt, ja tās pieredzes ir mazāk, tad tev varbūt vairāk ir iekšā tā vēlama augt. Gribas spēks, kaut kādu pienākumu apziņu, mērķtiecību un citas lietas, kas atkal to pieredzi atkal izlīdzsvaro. Tā kā tas būtu varam. Ļoti labi lieta. Tur tā kā pieklājīgāk saka. Pēc tam vēlreiz, un tad bombītēdi, un visu laiku tur, kaut šitā, kas jums tur nepatika? Varbūt tā, tā. Tā ir neatlaidība. Tā ir, jā, bet, neatlaidības un nekaunības krustojums ir, briesmīgākā lieta pasaulē. Bet, ja jūs to zinat, un ja to nekaunību ieliek, kā tādos rāmjos, jo, ja mēs uzliktu tai nekaunībai virsū šitien roku, kas mums paliek? Kaunība. Un tā ir īstenībā mums tāda latvieši arī nelēma. Mēs gribam tā, ka mēs gribam tā kā māmiņā, varbūt mums kāds palūks. Ļoti bieži ir rāds, ka nepalūdz. Mēs tad aizējām tur parādās pilvēntiņā, neko, tad kaunīgi ejam pa dzīvi uz priekšu. Prasmu kontaktēties būtu, jā? Gudrākā vārdā man var saukt par komunikāciju prasmi, kas ir viena, no tādām ļoti svarīgām lietām, jo mēs zinām, ka tas laiks, ko cilvēks šobrīd pavada, komunicējot cits ar citu, viņš kļūst ar vien mazāks. Agrāk cilvēki rakstīja daudz ļoti nopietnas cilvēki, arī kompānijas veido savus profilus gan Facebookā, Twitterī, draugos, specializētākos portālos, vienkārši, lai tu būtu iekšā, lai tu kontaktētos. Par lojalitāti ir viena tāda interesanta lieta, ka lojalitāte pasaulē, mēs runājam tīri par darba lietām, kur ir, pasaulē ļoti radikāli atšķirīgs, ir tā austrumu, Japāņu kultūra, kur cilvēks iestājas kompānijā, darbā uz mūžu. Bet tomēr vidēja lojalitāte pasaulē
nezinu, labi vai slikti, bet samazinās kopumā kompānijām. Arī nostrādātās vidējais darba ilgums vienā kompānijās, noskatoties no kādiem 4-5 gadiem, šobrīd samazinās kādiem 2-3 gadiem. Šobrīd esat jūs, un ja kaut kādās lietās vai vietās, jūs redzat, ka tur ir riktīgi par maz, tad varbūt šis ir tas brīdis, kad ir iespējams padomāt un kaut ko jau nākotnē mazliet pamainīt. Būt vairāk nekaunīgs, būt vairāk atbildīgs, vairāk pozitīvismu vai kompetences un mentiecības kaut kādās lietās. Tā kā paldies jums par šo stundu. Lietām, bet ir kāds konkrēts ar nosaukumu. Kurš ir lielākais? Žurnāls. Tā ir vēl ne, Draugiem LV. Jo. Vai bišķi palīdzies? Cik grūti bija? Bet tas vienkārši liecina par to, ka Draugiem LV ir vieta, kur arī jūs paši veidojat saturu par sevi. Un kas arī ir masu mēģis. Tā arī tev laimes pildspēle, lai parakstītu svarīgas vai kaut ko mīļus rakstīt. Jā, arī. Te tev ir atkal laimes atslēga piekariņš, un tas ir ar Olainas pirmās vidusskolas pūcīt, un tas tev ir jau šodien pat jāpieliek pie atslēgām. Mēs zināsim, vai tas tiks izdarīts vai nē. Un mūsu skolas ansambļu disks, kur dzied arī šīs klases meitenes un skola. Paldies tev, prieks arī tevi redzēt. Labi, paldies.